Labrīt, cienījamie klausītāji, webināru dalībnieki. Prieks jūs redzēt, ka esat tik kuplā skaitā, lai šorīt runātu par darba samaksas pārredzamības direktīvu. Mans vārds ir Andris Burkevics, Vēdināts advokāts, Sorēņa darba tiesību prakses vadītājs. Kopā ar kolēģiem tad runāsim par tēmām ap un par šo direktīvu, par darba samaksas direktīvu. Darba samaksas pārredzamības direktīvu, kā jau esat dzirdējuši, viedokļi ir dažādi. Vieni pārsvarā darba devēja puse bieži vien uzskata, ka tas ir kārtējais birokrātiskais instruments, ko tātad Eiropas Savienība ir, ja tā var teikt, uzspiedusi dalībvalstīm, tātad statistikas pārskati, konsultēšanās ar darbinieku pārstāvjiem arī par šiem jautājumiem, darbinieku informēšana. Citi atkal uzskata, ka šī direktīva jau sen bija nepieciešama, jo tas darba samaksas atšķirības starp dzimumiem nemazinās tik ātrā tempā, kā varbūt gribētos. Par tehniskām lietām tātad īsi prezentācijas tiks izsūtītas tiem, kas ir reģistrējušies šim pasākumam. Jautājumus var uzdot, izmantojot Questions and Answers rīku, tātad MS Teams uzspiežot uz attiecīgo ikonu. Pēc iespējas uz tiem arī atbildēsim, un ja jautājumi būs daudz, tad mums ir plāns atbildes apkopot un nosūtīt arī e-pastā, bet tas tad droši vien varētu būt janvāra pirmajā pusē, kad būs pieejams, tātad jau Latvijas, tad vajadzētu būt pieejamam tātad Latvijas likumprojektam direktīvas prasību pārņemšanai. Par tātad webināru dalībniekiem ar lielu prieku pieteikšu kā pirmo vecāko juristu Edgaru Riņķi, kas ir pētījis šo direktīvu jau ne pirmo gadu, jautājumus ap un par, tad es runāšu par darbinieku pārstāvju institūtu tiesībām un pienākumiem, ko jaunu paredz tieši šī te direktīva. Un tātad semināra nobeigumā mans kolēģis Māris Simulis, Vēdināts advokāts, runās par sekām atbildību, ja tātad darba devēji nebūs šīs direktīvas prasības, jeb jau tā teikt pārņemošā likuma prasības izpildījuši. Tad šobrīd, Edgar, vārds tev. Paldies, Andi. Labrīt, tiešām ir prieks jūs visus redzēt tādā, vai varbūt neredzēt, bet virtuāli just jūs klātbūtni tik plašā pulkā, jo mēs tiešām redzam, ka šī direktīva ir daudz jautājums raisījusi un centīs šodien arī jūsu interesi kaut kādā mērā attaisnot, pārskatot galvenos tātad direktīvas principus, kaut kāds atsevišķs arī juridiskos problēmu jautājumus, un arī kāds ir progress ar ieviešanu gan Latvijā pašlaik, gan arī citās dalību valstīs. Un tas direktīvas mērķis, tas mērķis ir izgaismot samaksas atšķirības ap sievietēm un vīriešiem, un tātad mazināt šo samaksas diskrimināciju, kas ir tātad ilgstoši jau identificēta problēma, un kā jau arī direktīvas izstrādātāji ir norādījuši jau 20. 21. gadā, ka tā samaksas atšķirība viņa nemazinās, pat ņemot vērā to, ka ir jau spēkā esošs regulējums par vienlīdzīgu samaksu, un tāpat bieži tiek uzsvērta dzimumu līdztiesības aspekti, bet tātad problēma joprojām paliek. Un viens problēmas aspekts ir tāds, ka tiešām nav šīs pārredzamības, jo ir kaut kāda, teiksim, samaksas atšķirības daļa, kuru
Eiropas Savienības likumdevējs ir izskaidrojis, un tieši šie 5%, ja 5% izskaidrojumi ar, piemēram, darba tirgus segregāciju vai apsvērumu, ka sievietes ierasti strādā mazāk atalgotos amatos. Tas ir tas, ko norāda likumdevējs. Bet šī atšķirība ir tikai tā izskaidrojuma atšķirība 5%. Savukārt Latvijā, piemēram, saskaņā ar OECD datiem 23. gadā, šī samaksas atšķirība ir 18,4%. Tātad būtībā attiecībā uz Latviju direktīvai būtu jāizskaidro vai jānovērš šie 13,4% samaksas atšķirības. Un pārredzamības trūkums tātad ir viens. Un otrs ir arī, ka šī direktīva būtībā tā kā iedzīvina to darba vērtības jēdzienu, jo pat, ja tas ilgstoši ir bijis arī Latvijas nacionālajā regulējumā, bet ir redzams, ka ir tādas praktiskas problēmas šo darba vērtības konceptu iedzīvināt. Un uzliekot konkrētas prasības, šī direktīva to mēģinās arī adresēt. Un tas, kas šeit slaidā vēl ir pieminēts, ir, man liekas, svarīgi, ka tas mērķis ir arī veicināt darbinieku tiesību aizsardzību, kad nodrošināt papildus instrumentus, ar kuriem darbinieki tātad var aizstāvēt savas tiesības. Un pārējot pie nākamā slaida, es gribēju arī mazliet izskaidrot to principu, kā šī direktīva ir veidojusies. Un būtībā man sanāk, ka tā ir tāda tā kā kūkas glazūra tikai, jo apakšā tās biskvīta kārtas, kas ir ceptas, viņas ir ceptas gadiem ejot. Un viena no svaigākajām kārtām būtu droši vien mūsu darba likumā noteiktais, ka mums jau šis regulējums ir attiecībā uz vienlīdzīgu samaksu sievietēm vīriešiem par tādu pašu darbu vai vienādas vērtības darbu. Un mūsu darba likumā, protams, arī pārņemtas ir arī direktīvu prasības, tā skaitā arī 2006. Gada direktīva par vienlīdzīgām iespējām sievietēm un vīriešiem nodarbinātības jautājumos. Un būtiski ir arī tas, ka, protams, šo te visu papildina arī tiesu praksi, lai gan mūsu nacionālā tiesu prakse ir, varbūt nav ļoti izsmeļoša, tur nav ļoti daudz šo te gadījumu risinātu, bet Eiropas Savienības tiesu praksē ir tiešām ļoti daudz. Un, kaut vai mazliet paskaidrojot to sīkāk, šeit, piemēram, ir pieminēta Garland lieta, kas ir, tur tika pateikts, ka darba samaksa ietver ne tikai darba algu, bet arī papildus vai mainīgos komponentus. Vai Lawrence lieta, kur tika pateikts, ka salīdzinājums neaprobežojas tikai ar situācijām, kad darbiniekus nodarbina viens un tas pats darba devējs. Tātad var salīdzināt darbiniekus arī starp vairākiem darba devējiem. Un Makārtīs lieta, piemēram, kur pateica, ka salīdzinājums netiek veikts tikai ar esošiem darbiniekiem, bet varbūt jāveic arī ar bijušiem darbiniekiem. Šo aspektu es nokomentēšu mazliet tālāk. Bet tas princips ir tāds, kad ir ļoti daudz tiesu prakses, kuri patiesībā būtu jāņem vērā. Un, protams, arī visi pamatā ir līgums par Eiropas Savienības darbību, kas jau no pašas Eiropas Savienības izveides nosaka vienlīdzīgu attieksmi starp sievietēm un vīriešiem, un arī tātad vienāda samaksa par vienādu vai vienādas vērtības darbu. Un nākamajā slaidā es mazliet paņēmu, es uztaisīju screenshotu no tā, kas ir direktīvas atsauču sadaļā, tīri, lai ilustrētu to, cik daudz šo spriedumu tiešām ir. Un šeit ir, manuprāt, arī svarīga tā juristu iesaiste tieši kaut kādu samaksas komponentu, piemēram, interpretācijā, ko es arī mazliet vēlāk pastāstīšu, bet vienkārši, kad ir daudz šo spriedumu, un viņi aiziet tālāk jau tur no 70. 80. gadiem. Un tas vienkārši ir tas, kas ir jāņem vērā, un kur arī droši vien tā jurista loma arī šajā te visā var būt arī diezgan būtiska.
Un tad nākamajā slaidā es gribēju vienkārši uzsvērt tos galvenos punktus, ko direktīva nosaka. Un tas galvenais noteikti ir šī informēšana, ja, ka informēšana ir tas līdzeklis, ar kuru tātad tiek panākta vienlīdzīga samaksa, un informēšana visos nodarbinātības procesos, gan pieņemšanas procesā, gan nodarbinātības laikā. Ja mēs runājam par tiesībām pieprasīt informāciju par savu individuālo darba samaksas līmeni, vai šis aizliegums aizliegt izpaust algu, ko es pastāstīšu mazliet sīkāk vēlāk, vai, piemēram, jauns instruments kā samaksas novērtējuma veikšana darba devējiem kopā ar darba ņēmēju pārstāvjiem, vai tātad jau iepriekš pieminētā tiesība aizsardzība. Pārējot tālāk, kur tad direktīva attiecinām, uz kādiem tad darba devējiem direktīva ir attiecinām, jo šis jautājums arī mēs diezgan bieži saņemam, jo būtībā jau direktīva ir piemēram visiem darba devējiem attiecībā uz konkrētiem darba devējiem, kur nodarbina dažādu darbinieku skaitu, tad varbūt ir izņēmumi. Un šeit es viņus apkopoju, lai viņi tā kā būtu sākumā jau pieminēti. Piemēram, ja, kad dalībvalstis var atbrīvot darba devējus līdz 50 darbiniekiem, un šiem darba devējiem tātad nebūtu jāpaziņo darbiniekiem kritēriji, kurus šie darba devēji izmanto darba līmeņa samaksas līmeņa noteikšanai un samaksas attīstībai. Vai jautājums par ziņošanu darba devējiem, kur nodarbina mazāk par 100 darbiniekiem, nebūtu jāziņo, un nebūtu jāziņo tātad šie dati par samaksas atšķirībām, nebūtu jāziņo iestādei, vai tāpat arī mazākie darba devēji var būt atbrīvot no pienākuma paziņot individuālas darba samaksas līmeņus. Bet tā būtība ir attiecinām visiem darba devējiem, ka darba samaksai ir tomēr jābalstās tajā darba vērtībā, jo tas galvenais princips, ko šī direktīva nosaka, no kuras tā īsti tā kā jau izņēmumu nav. Tāpat laikā šis princips jau ir spēkā jau arī mūsu darba likumā. Nākamais jautājums ir par direktīvas tvērumu attiecībā uz darbiniekiem. Kuri darbinieki tad mums būtu jāņem vērā šīs direktīvas kontekstā? Un direktīvai noteikts, ka tā piemērojas visiem darbiniekiem. Tajā starpā arī nepilnlaika darbiniekiem, kas veic darbu uz noteiktu laiku, un arī tiem darbiniekiem, kas darbojās kā darba spēka nodrošināšanas pakalpojumu sniedzēji. Un tad tāds, protams, interesants jautājums ir par to, vai pie darba ņēmējiem tiek ieskaitīti arī valdes locekļi un autoatlīdzības saņēmēji. Par to es pastāstīšu 2 slaidus tālāk, bet viens no jautājumiem, ko mēs arī bieži saņemam, un ko mēs saņēmām arī pirms šī webināra, ir, vai direktīva tā kā tieši piemērojama ir tikai sieviešu un vīriešu samaksas atšķirībām. Un no vienas puses, jā, tas direktīvas mērķis ir tieši novērst šo te nevienlīdzīgo samaksu un tātad, jā, nolikt sieviešu samaksu tādā pašā līmenī kā vīriešu, bet tāpat laikā tas, kā ir jāsniedz šī informācija, un tas, piemēram, par tiem vidējiem samaksas līmeņiem, man kā darbiniekam ir iespēja pieprasīt šo informāciju, un es jau neskatītos, vai tā vidējā samaksa ir sievietēm vai vīriešiem. Es skatītos vienkārši, vai man ir vienlīdzīgs atalgojums attiecībā par to vidējo līmeni. Līdz ar to reāli tas instruments darbotos tā, ka mēs nerunājam tikai par
sieviešu un vīriešu samaksas atšķirībām, bet par vienlīdzīgu atalgojumu kopumā. Un nākamajā slaidā es gribēju tad vairāk tieši par tiem valdes locekļiem un autora atlīdzības saņēmējiem, jo direktīvā ir noteikts, ka tātad to attiecina visiem darba ņēmējiem, un vienlaikus paskaidrojot, ka darba ņēmēja statusu nosaka atbilstoši tiesu praksei un normatīviem aktiem. Nevis to, kā pašas darba tiesību attiecību puses to definē. Piemēram, ja ir noslēgts autora atlīdzības līgums, kurš pēc mūsu tiesu prakses varētu tikt pārkvalificēts par darba līgumu, tad šis te līgums vai šīs attiecības arī būtu jāņem vērā samaksas novērtējuma kontekstā. Un manuprāt, vienkārši šis ir vēl viens labs iemesls pārskatīt varbūt tieši to noslēgto līgumu atbilstību un tad izvērtēt, vai šeit nav riski, kad tas līgums varētu tikt pārkvalificēts par darba līgumu. Un vienkārši vēl viens iemesls to izdarīt. Jo, piemēram, arī situācijas, kurās valdes locekļiem var tikt piemērots darba ņēmēja status kaut vai sociālās apdrošināšanas kontekstā. Un līdz ar to ir šobrīd grūti pateikt, vai valdes loceklis iekrist zem darba ņēmēja direktīvas kontekstā. Un šeit mums būtu jāgaida nacionālais regulējums un jāgaida, kā mūsu likumdevējs tātad definēs darba ņēmēju tieši šīm te direktīvas prasībām. Bet mans viedoklis ir tāds, ka valdes locekļiem visticamāk nebūtu jāpiemēro šis direktīvas tvērums, jo pēc būtības jau tāds darba ņēmēja jēdziens ir piemērojams ļoti šauros gadījumos un kā es minēju, tikai, piemēram, sociālās apdrošināšanas kontekstā, vai ja mēs runājam par atsevišķiem tiesībām uz atpūtu aspektiem, bet tātad kopumā, manuprāt, valdes locekļi nebūtu iekļaujami kā darba ņēmēji šīs direktīvas tvērumā. Un tātad, pie nākamā slaida pārējot, vēl viens aspekts, ko es iepriekš jau pieminēju, ir par iepriekš nodarbinātiem darbiniekiem, jo ir tiesa prakse, kā es minēju, Makartīs lietā, kur ir pateikts, ka būtu jāvērtē ne tikai esošie, bet arī bijušie darbinieki. Taču, manuprāt, tas nenozīmē, ka tagad darba devējam būtu jāveic samaksas novērtējumā jāiekļauj pilnīgi visi bijušie darbinieki, jo, manuprāt, tāda prasība īsti nebūtu samērīga. Bet vienlaikus darba devējiem ir jābūt apzinātiem par šīm te iespējamām vēsturiskajām atšķirībām atalgojumā un, teiksim, tādos būtiskākajos gadījumos ir jāsaprot, vai ir objektīvs attaisnojums šī samaksas atšķirībām vai nav. Jo tas, ka ir šāda tiesa praksa, katrā gadījumā kaut kāda zināmā riska tomēr atstāja. Nākamā sadaļa ir tieši attiecībā uz darbinieku informēšanas pienākumu. Un direktīvas prasības attiecinām gan uz informēšanu nolīgšanas procesā, gan tātad arī darbinieku informēšanu un arī valsts iestāžu informēšanu. Un cīkāk par to darbā pieņemšanas procesu. Šajā gadījumā mūsu nacionālais regulējums jau ir tā kā soli priekšā direktīvai. Jo, kā jau jūs zinat, droši vien, ka mums ir prasības attiecībā uz sludinājumiem, attiecībā uz tātad šiem te darba samaksas līmeņu norādīšana sludinājumos, tāpat arī darba sludinājumos amati jāformulē ir dzimuma neitrāli. Un, lai gan
tieši nav noteikts aizliegums prasīt par uzdot jautājumus par iepriekšējo darba samaksu, bet vispārīgi ir, tātad darba devējs intervijā nevar jautāt uzdot jautājumus, kas nav saistīti ar darbu pienākumiem vai to darbu, uz kuru tas darbinieks tā kā intervējas. Ja. Līdz ar to netieši jau šis ir noteikts, bet direktīva vienkārši to uzsver, ka ir aizliegts uzdot jautājumus par iepriekšējo darba samaksu. Un tātad, nākamais arī jautājums nākamajā slaidā par darbinieku informēšanu. Kas ir tas būtiskākais? Manuprāt, direktīvas pienākums ir tāda darbiniekiem sniedzamā papildus informācija. Un viena no šīm informācijas avotiem ir par samaksas kritērijiem, ko darba devējs izmanto, lai noteiktu darba samaksas līmeņus un lai noteiktu darba samaksas attīstību. Tad, kā jau es minēju, tad ir iespēja, ka šī prasība netiks attiecināta uz darbiniekiem, kur nodarbina mazāk 50 darba ņēmējiem. Tas nenozīmē, manuprāt, ka šādiem samaksas kritērijiem nevajadzētu būt vispār, jo viņi nav jāpaziņo darbiniekiem, ja nav šis darbinieku skaits potenciāli, bet jebkurā gadījumā, lai pierādītu to, ka samaksa ir objektīvi novērtēta un novērst tātad šīs šaubas par nevienlīdzību, tad jebkurā gadījumā es teiktu, ka kritēriji būtu jāizstrādā visiem darbiniekiem. Vienīgais tas, ka mazākiem darba devējiem šos kritērijus nav ar likumu jāpaziņo darbiniekiem. Un vēl viens informēšanas pienākums ir arī, protams, šī paziņošana par darbinieku individuālu darba samaksas līmeni. Tieši tajā kategorijā, kurā darbinieks darbu veids. Un papildus arī informācija par šiem samaksas līmeņiem pēc dzimuma. Un tātad būtībā tas nozīmē, ka es kā vecākais jurists, ja darba devējs man ir grupējis, piemēram, darba kategorijā vecākie juristi, tad es varētu prasīt informāciju par samaksu, par vidējo samaksu manā darba grupā, vecāko juristu darba grupā. Bet atkarībā no tā, kā darba devējs ir veicis šo grupēšanu, var būt arī situācijas, kurās darba vērtība, piemēram, noteikti juristiem un grāmatvežiem vienāda. Un tādā gadījumā es varētu prasīt arī, lai man salīdzina arī ar grāmatvežiem. Bet, protams, šī darba vērtības noteikšana ir darba devēja. Tā kā, jautājums, kas ir darba devēja rīcībā. Tad līdz ar to arī tās darba vērtības izvērtēšanas ir pēc darba devēja ieskatiem jāveic. Un direktīva papildus arī nosaka, ka darba devējiem ir katru gadu jāinformē darbinieki par informāciju, tiesībām saņemt informāciju būtībā. Tas arī tāds interesants moments. Un to, ko es iepriekš pieminēju, ka līgumiski nedrīkst aizliegt darbiniekiem izpaust savu darba algu, bet šeit ir nosacījums, ka izpaust viņi drīkst tikai tādā gadījumā, ja šī izpaušana notiek ar mērķi aizsargāt savas tiesības uz vienlīdzīgu samaksu. Un pārējot pie nākamā slaida, tur ir arī šis aspekts, ko bieži vien arī jautā cilvēki, kā tad ir ar personas datiem šajā gadījumā. Direktīvā ir noteikts, ka, protams, visiem šiem ziņošanas pienākumiem viņiem ir jānorit saskaņā ar datu aizsardzības regulu.
Un tas, ko es minēju iepriekš, tātad datu izpaušana, viņai ir jānotiek nolūkā izmantot savas tiesības uz vienādu darba samaksu. Tātad jautājumi par kaut kādu komercnoslēpumu izpaušanu tāpat būtu vērtējumi, tāpat kā šobrīd, atbilstoši regulējumi par šādas informācijas izpaušanu. Un arī tas aspekts, kas bieži vien parādās, ir, ja darbinieku grupā ir tikai 2 darbinieki, ja mēs norādam vienam darbiniekam informāciju par samaksas līmeņiem, tad loģiski, ka viņš spēs izrēķināt, kāda ir otra darbinieka alga. Un arī šo jautājumu direktīva savā ziņā adresē, gan nosakot, ka dalību valstīm ir jālemj par šo jautājumu pašām, bet tas risinājums ir ieskicēts tāds, ka, ja paziņojot informāciju par samaksas līmeņiem, kāds cits darbinieks var tieši uzzināt kādu otru darbinieku algu, tad šo informāciju nesniedz tieši darbiniekam, bet informāciju var sniegt darba ņēmēju pārstāvjiem vai iestādēm. Kā praktiski šis varētu izpausties, tas ir arī tāds interesants jautājums, jo kas tad ir tā informācija, kuru mēs dodam iestādē, piemēram, un kā tad iestāde vēršās pie darbinieka, lai paziņot, ir vai nav pārkāpums, tas tāds diezgan praktiski varētu būt tāds interesants jautājums, ko risināt. Tas, ko es esmu redzējis Lietuvas likuma projektā, ir, kur būtībā šie nosacījumi ir gandrīz tiešā veidā pārrakstīti direktīvā, vietējā likumā, tieši tā kā viņi ir pieminēti arī šeit. Bet redzēsim, kā šo jautājumu adresēs mūsu likumdevējs. Un pārējot tad pie pēdējā ziņošanas pienākuma, kas ir ziņošana iestādē. Tātad direktīva nosaka, ka darba devējiem ir jāpaziņo par šīs samaksas atšķirībām, papildu vai mainīgajos komponentos, kā arī atsevišķi statistikas dati, darba samaksas atšķirības mediānas, samaksas kvartilēs, un šī ir tā sadaļa, man šķiet, no kuras diezgan daudzi darba devēji baidās. Es vēlējos mazliet apkopot tos skaitļus tādā tabulas formātā, lai viņi būtu vieglāk uztverami, jo, piemēram, darba devēji, kuri nodarbina mazāk par 100 darbiniekiem, šo informāciju var sniegt brīvprātīgi, vai dalībvalstis var uzlikt pienākumu šo informāciju sniegt, bet tā informācija, kas ir publiski izskanējusi no ministrijas, ir, ka šis Latvijā netiks piemērots darba devējiem, kuriem ir mazāk kā 100 darbinieku. Un arī attiecībā uz tātad lielākiem darba devējiem šī prasība sniegt informāciju katru gadu ir tikai darba devējiem, kur nodarbina vairāk kā 250 darbiniekus. Un gadījumā, ja darba devējs tātad iesniedz šo informāciju un ir konstatējis, ka ir vismaz 5% atšķirība, algas samaksas atšķirība vismaz 5% jebkurā kategorijā, un šī atšķirība nav pamatota ar objektīviem dzimuma neitrāliem kritērijiem, kā arī tā nav labota 6 mēnešu laikā kopš šī ziņojuma iesniegšanas iestādēji, tad darba devējiem un darba ņēmēju pārstāvēm ir jāsēžās pie galda un ir jāveic šis darba samaksas novērtējums, kur arī direktīvā ir konkrētas prasības, kādiem elementiem tad ir jābūt šajā novērtējumā, bet tā būtība ir tāda, ka darba devējs un darbinieku pārstāvi sēžas pie galda un būtībā apspriež, kur tad ir tie iemesli, kāpēc mums ir tās atšķirības un kā tad mēs varam tās novērst, ejot uz priekšu nākotnē.
tas ir par galvenajiem informēšanas pienākumiem. Un attiecībā uz darba samaksas aspektiem tie svarīgākās lietas būtu tieši darba vērtības noteikšana. Un arī to, ko tad mēs uzskatām par darba samaksu direktīvas kontekstā. Un noslēdzot, es gribēju arī jautājumu par tiesību aizsardzību izrunāt, jo, kā jūs minējat, tad šis ir viens no tiem instrumentiem, ko tātad ar direktīvu, kas tiek piedāvāti darbiniekiem. Un runājot tieši par darba vērtības noteikšanu, tas ir izskanējis no ministrijas septembrī, ka šobrīd tas svarīgākais, pat ja mums nav regulējums konkrēti Latvijā, tas svarīgākais ir izveidot šo te iekšējo amatu līmeņu kategorizēšanas sistēmu, tātad izvērtēt darba vērtības. Un kas ir interesanti, ka direktīvā ir noteikts, ka dalībvalstīm ir jānodrošina šie te analītiskie instrumenti vai metodas, kas palīdz darba devējiem novērtēt darba vērtību. Bet šo es vēl neesmu dzirdējis, ka ministrija būtu pieminējusi, ka kādi instrumenti vai metodas tiek izstrādāts. Redzēsim, kā tas attīstīsies. Es tā sagaidu, kad ļoti tiem pamata kritērijiem arī pieturēsies. Un nebūs nekādi varbūt detalizēti tādi nosacījumi, bet redzēsim. Un tie pamata kritēriji nākamajā slaidā, kas ir tātad no direktīvas izrietoši, ka darba vērtība ir jāsalīdzina pamatojoties uz objektīviem un dzimuma neitrāliem kritērijiem. Un direktīvā šie kritēriji tiek nosaukti ir prasmes, piepūle, atbildība un darba apstākļi. Un izlasot šo te direktīvā, man uzreiz bija jautājumi, kā tad tik plašus noteikumus var praktiski piemērot. Un tad es sāku pētīt, vai ir kaut kāda prakse, vai ir kaut kādi varbūt ieteikumi, un kādi tad ir tie soļi un kā mēs to varam vērtēt. Un šeit es vienkārši gribēju tādu piemēru ielikt par to, kā tad mēs varētu tās prasmes, piepūle, atbildību, apstākļus sadalīt sīkāk un kā mēs varētu to implementēt, lai mēs varētu tiešām novērtēt darba vērtību. Un, piemēram, ja mēs runājam par tādām prasmēm, mēs varam vērtēt piemēram, vai kognitīvās prasmes, vai uzvedības, vai interpersonālās spējas, problēmu risināšana. Šeit es, piemēram, kā kognitīvo prasmi ieliku radošumu. Vai darbiniekam ir savā darba izpildē nepieciešams radošums, vai, piemēram, viņš veic darbu tikai atbilstoši konkrētiem norādījumiem, līdz ar to tad viņam varbūt šis radošums ir mazāk. Bet savukārt augstākā darbinieku grupā darbiniekam, kuram ir jāgatavo piedāvājumi klientiem, kuram ir jābūt radošam darba izpildē, un turklāt vēl arī jānodrošina tālāk pārdošana jauniem klientiem. Šeit ir nepieciešama krietni lielāka tā radošā vērtība. Līdz ar to šis ir viens, piemēram, veids, kā varētu to vērtēt. Vai, piemēram, uzvedība ar kādām cilvēku grupām darbiniekam ir jāsastrādājas. Vai viņš strādā tikai ar kolēģiem, vai viņš strādā ar kolēģiem, klientiem, vadītājiem, piegādātājiem. Teiksim, uzreiz šeit, kā tā darba vērtība varētu atspoguļoties. Un, ja mēs runājam par piepūles jautājumiem, tā būtu mentālā piepūle, cik daudz, teiksim, ir šo stresa varbūt izraisītāji, ja viena lieta ir tikai, ja darbinieks darbojas tikai precēm, un cita lieta ir, ja darbinieks darbojas ar precēm, ar darbiniekiem un vēl ar klientiem, tad šī mentālā piepūle būtu krietni lielāka.
vai atbildības jautājumi, vai darbinieks strādā ar iekšēju informāciju vai ar uzņēmumu komercnoslēpumu, tāpat vai darbiniekam ir atbildība par uzņēmumu finanšu līdzekļiem, un arī runāt par apstākļiem, vai ir, piemēram, sēdošs stāvošs darbs, var tikt vērtēts, šeit ir vides apstākļi vai organizācijas apstākļi, kā šeit norādīts, cik bieži, piemēram, darbinieks veic virsstundu darbu uzņēmumā, arī var būt tas, kas to darba vērtību nosaka. Un to, ko izmanto tādai punktu sistēmai, to sauc par punktu novērtēšanas metodi, kur par katru no šiem te rādītājiem tiek piešķirts attiecīgi punktu skaits. Un tad tas, kā tas izskatās, ir mazliet praktiskāk nākamajā slaidā. Šeit es paņēmu no tātad Šveicē izstrādātās sistēmas, kas ir tātad valsts izveidots šis analītiskais instruments darba devējiem, kur viņi var ievadīt datus un tātad saņemt informāciju par samaksas līmeņiem un par potenciāli šīm samaksas neatbilstībām. Un tajā pirmajā grafikā tur varbūt mazi burti var grūti saskatīt, bet ir tātad šie te piešķirtie punkti konkrētiem amatiem. Ja augšējā pozīcijā ir vadītāji, apakšējā pozīcijā man šķiet bija tehniskie darbinieki. Un tad pēc šīs darba vērtības tur tālāk tiek noteikts samaksas amplitūdas. Un grafiski arī trešajā grafikā redzēt, kā tās darbinieku samaksas grupējās un cik cieši viņas ir viena ar otru. Un šis vienkārši, man liekas, ir tāds labs instruments, kur var novērtēt, vai ir identificējami tā saucamie outlieri. Piemēram, vadītāja grupā jūs varat redzēt, ka, piemēram, viens punktiņš ir zemāk. Ja? Līdz ar to tā vizuāli mēs uzreiz varam paskatīties un noteikt, vai šeit ir kaut kādi riski, jo loģiski, ka lielākie riski nāk no tiem darbiniekiem, kuri ir zemāk atalgoti. Un tā tad, jo šīs samaksas atšķirības droši vien raisa ne tikai juridiskos riskus, bet arī finanšu riskus, kas turpina uzkrāties. Pāriet pie nākamā slaida vēl viena lieta, kas ir attiecībā tieši uz kritēriju prasmes. Šis varbūt nav kaut kas tāds, ko jūs tieši piemērot, bet varbūt kādam nodar. Tas, ko šeit gribēju pastāstīt, ir par šo te amatu strukturēšanu, par klasifikācijas sistēmu ISCO, ko veic International Labour Organization, kas ir ANO darba tiesību tāda aģentūra. Un kas šeit ir būtiski, ir, ka visi pasaules darbi tiek klasificēti hierarhiski. Un šo te izmanto arī profesiju klasifikatorā, lai izskaitītu tos amatus, kas ir. Bet tas, kas, piemēram, mūsu profesiju klasifikatorā netiek uzskaitīts, ir šie te prasmi līmeņi, kas ir pirmā kolona, ko jūs varat redzēt. Un es paņēmu juridiskos profesionāļus salīdzinājumam, ilustrācijai, kur 4. līmenis, piemēram, juristi un tiesneši, tiek, teiksim, uzskatīts par tādu augstāku līmeni nekā juridiskie profesionāļi. Un juridiskie profesionāļi savukārt tiek uzskatīti augstāk arī par vēl plašāku jomu, kur ir jau juridiskie, sociālai un kultūras profesionāļi. Un tas, kā viņus šeit iedala, ir pēc nepieciešamās izglītības. Atsevišķi viņi tiek sadalīti arī pēc prasmēm, kas ir nepieciešams darba veikšanai. Un šo
šo visticamāk var izmantot, ja jums ir problēmas tieši ar kaut kādu to prasmi novērtēšanu, un izmantot to kā tādu referenci, tādu punktu, kur jums, piemēram, ir jāsalīdzina tā vispārīgi juristi un grāmatveži, tad jūs varat paskatīties šeit vai saskaņā ar šo te klasifikāciju, tas ir atzīts par vienlīdzīgu prasmi līmeni. Un vienkārši paskatīties, tur ir daudz informācijas par to, varbūt jums nodara. Un jau pie nākamā slaida es gribēju parunāt tieši par tām samaksas komponentēm, kas ir noteikti direktīvā, jo darba samaksa direktīvas izpratnē un darba samaksa darba likuma izpratnē tomēr ir, manuprāt, atsevišķi jēdzieni, jo darba samaksa direktīvas izpratnē tomēr ir ļoti plaša, jo tā iekļauj ne tikai pamatalgu, bet arī jebkādu citu atlīdzību, ko saņem darbinieki no darba devēja. Un ja mēs runājam par tādu darba likuma izpratni, tad es teiktu, ka ir jāņem vērā ne tikai darba samaksa darba likuma izpratnē, bet arī izdevumi. Tātad, lai pēc šī brīžā darba likuma saprastu, kas tad ir darba samaksa direktīvas izpratnē. Un direktīvas preambulas 21. punktā ir arī plašāks uzskaitījums ar piemēriem, kas ir jāņem vērā tieši pie darba samaksas. Un tur ir cita starp noteikts, ka jāņem vērā, piemēram, samaksa, protams, par virsstundām, mājokļu un pārtikas pabalsti, kompensācija par apmācībām, tiesību aktos noteikti slimības pabalsti. Un tātad tas princips, ko es gribu uzsvērt, ir, ka direktīva uz darba samaksu skatās ļoti plaši. Tādā ziņā, ka tur ir ietvert ļoti daudz komponentu. Un mēs arī saņēmām vienu jautājumu, kas ir ļoti tāds pamatots jautājums pirms šī webināra, par to, vai direktīvas preambulā norādītais šis te atlaišanas maksājums ir maksājums, kas ir reāli izmaksāts vai jāizmaksā būtu pēc normatīviem aktiem vai darba līgumā noteiktā. Un šis ir tas gadījums, kad, lai saprastu, ko tieši direktīvā, kas tieši domāts ar atlaišanas pabalstu, ir jāskatās tiesu praksi. Un es arī pameklēju pirms webināra par to, kur konkrēti tiesas praksē šis jautājums ir izcināts. Un tas ir izcināts 89. gada spriedumā Kovalskas lietā, kur tiesa vērtēja, vai būtībā kārtība, kur noteica darba devējs, bija, ka darbinieki, kuri strādā nepilnu laiku, ka viņiem netiek izmaksāts atlaišanas pabalsts. Un tiesa toreiz noteica, ka ņemot vērā, ka nepilnu laiku darbu biežāk veic sievietes, tad šāds te nosacījums ir diskriminējošs un neatbilst vienlīdzīgas samaksas principiem. Un līdz ar to tā kā, no tiesas prakses mēs izsecinām, ka tas atlaišanas pabalsts ir tāds, kurš vēl nav izmaksāts, vērtējot tieši šo spriedumu. Bet, protams, mēs gaidīsim arī pirmo likuma projektu un skatīsimies vērīgu aci, vai nav kaut kādas izmaiņas šajā, un kā tad tieši Latvijas kontekstā tiks definēta šī darba samaksa, jo, kā minēta, direktīva darba samaksu nosaka ļoti plaši. Un pārējot pie nākamā aspekta. Šeit par sekām un to būtisko ietekmi vairāk pastāstīs kolēģis Māris, bet es gribēju mazliet uzsvērt arī tos procesuālās aspektus, kur mēs varam sagaidīt izmaiņas.
tieši ņemot vērā to, ka direktīvas mērķis ir veicināt darbinieku iespējas aizstāvēt savas tiesības. Tas tiek panākts pirmkārt ar to, ka ja iepriekš prasītājs būtībā ir tikai darbinieks, viņš var pilnvarot kādu sev pārstāvēt, bet direktīvā tiek uzsvērts, ka darbinieku pārstāvību var veikt arī asociācijas, organizācijas, darbiņēmēji pārstāvi un arī citi subjekti, kuriem ir interesi nodrošināt sieviešu un vīriešu līdztiesību. Un redzēsim, vai tas kaut kā atsauksies arī mūsu civila procesa likumā, un kā šis tiks pārņemts. Attiecībā uz prasījumu, tātad šobrīd saskaņā ar darba likumu darbinieks var prasīt zaudējumu atlīdzību un atlīdzību par morālo kaitējumu. Savukārt direktīvā jau ir uzskaitītas plašākas komponentes, ko tieši tad darbinieks var pieprasīt, ceļot prasību. Un tur nav tikai zaudējuma atlīdzība vai morālais kaitējums, bet, piemēram, arī kompensācija par zaudētajām iespējām. Tāpat ir norādīti arī nokavējuma procenti, uzsvērti atsevišķi. Tātad, jā, prasījums potenciāli var būt lielāks arī tāpēc, ka direktīvā ir noteikts princips, kad ir jāatjauno šis stāvoklis, kas būtu bijis, ja nebūtu noticis pārkāpums, kas būtībā nozīmē to, ka prasījuma apmērs var būt diezgan liels. Un tas ir saistīts arī patiesībā ar noilgumu periodu, jo šobrīd ir noteikts, ka prasījums darbiniekam ir jāceļ 3 mēnešu laikā no brīža, kad viņš uzzināja vai ka viņam vajadzēja uzzināt par vienlīdzīgas samaksas pārkāpumu, taču ar direktīvu šis noilguma termiņš tiks pagarināts uz 3 gadiem. Par šī noilguma termiņa pagarināšanas ietekmi pastāstīs kolēģis Māris. Un visbeidzot, tātad ir arī jautājums par tiesāšanās izdevumiem, jo direktīvā ir noteikts, ka gadījumā, ja darbinieks ceļ prasību par vienlīdzīgas samaksas jautājumiem un šo tiesvedību zaudē, tad tiesa var vērtēt, vai darbiniekam bija pietiekams pamats celt šādu prasību, un vai bija iemesli celt šādu prasību. Un, ja tādi iemesli ir bijuši, tad tiesa var atbrīvot darbinieku no pienākuma sekt otras puses tiesvedības izmaksas. Kas tātad līdz ar to varētu arī šie visi jaunie noteikumi mūsu ieskatā noteikti varētu veicināt prasījumu skaitu palielināšanos. Un pie nākamajā slaidā, ja ir, teiksim, pie darba devēja vēršās ar prasījumiem vai lūgumu skaidrot samaksas atšķirības. Šeit es apkopoju no tiesa prakses dažādas, kāds attaisnojums būtībā būtu labs un kāds varētu būt slikts attaisnojums. Un attaisnojums, ka darbinieks man šādu algu prasīja intervijā, visticamāk nebūtu labs, tāpēc, ka lai gan šeit ir Austrijas tiesa prakse, bet tie apstākļi, juridiski apstākļi, piemēram, Austrijā, un arī tā sprieduma loģika, manuprāt, viņi ir diezgan tāda viennozīmīga, ka darba devējiem ir tāda informācija par samaksas līmeņiem viņa uzņēmumā, un tieši darba devējiem tad ir arī pienākums vērtēt, vai šis samaksas apmērs, ko prasa darbinieks, vai viņš ir vienlīdzīgs. Tad diezgan bieži es arī esmu dzirdējis jautājumu par gadījumiem, kad, piemēram, ir viens darbinieks pieņemts darbā pirms 2 gadiem, un tad tagad cits darbinieks pieņemts citos tirgus apstākļos, pieaugušas,
un vai šādā gadījumā algas samaksas atšķirības ir attaisnojums. Un atbilstoši Eiropas Savienības tiesas praksē, jā, šādas atšķirības ir attaisnojams, bet darba devējiem ir jādemonstrē, ka laika gaitā šīs samaksas atšķirības tiek samazinātas, ja tiek veikts vienāds vai vienāds vērtības darbs. Un tas ir, manuprāt, tāds vidēji labs attaisnojums tikai tāpēc, ka prasa no darba devēja tādu papildus rīcību un kaut kāda veida, jautājums arī, kā tiek demonstrēta šī samaksas apmēra samazināšanās, tā starpības samazināšanās, vai tie ir iekšējās politikas, vai nezinu, kāda rīkojuma vai kā. Bet, tas, kad ir nepieciešams šāds jāizteno šāds pienākums. Vai profesionālās iemaņas un izglītība var būt labs attaisnojums samaksas atšķirībām? Jā, bet tādā gadījumā, ja šīs profesionālās iemaņas vai izglītība ir tieši nepieciešama pienākumu veikšanai. Taču vislabākais attaisnojums algas atšķirībai būtu tātad šī darba vērtība atšķirīgā, ko arī, kas ir arī tātad direktīvas pamatprincips. Un, jo, ja jūs esat novērtējuši dažādas darba vērtības, tad pamatot to, kāpēc viens darbinieks saņem mazāk atalgojumu kā cits darbinieks, to pamatot daudz vieglāk ir ar šo darba vērtību. Un jautājums, vai darba sniegums var būt labs pamats atalgojuma atšķirībām? Jā, tas var būt labs pamats, bet tikai tādā gadījumā, ja darba sniegums ir objektīvi novērtēts. Un šajā aspektā mēs arī bieži klientiem uzsveram, ka samaksa, šī direktīvas nosacījuma attiecībā uz samaksu, viņiem būtu jāiet kopā arī ar objektīvu novērtēšanas kārtību. Vēlams pēc iespējas balstītai kvantitatīvos kritērijos, cik tas ir, protams, iespējams. Bet tāpat laikā darba sniegums nevar būt labs attaisnojums algas atšķirībai tādā gadījumā, ja darba attiecības ir nesen uzsāktas. Tas šķiet tāds loģisks secinājums, ja darbinieks nav ilgi strādājis konkrētā darba vietā, tad nebūs īsti arī sniegums, ko vērtēt. Bet šeit tātad Eiropas Savienības tiesa arī to uzsver. Un tad visbeidzot, pārējot pie pēdējās manas sadaļas, jautājums par direktīvas ieviešanas progresu un par to, kā direktīva ieviest Latvijā. Nedaudz pastāstīšu arī par to, kā izskatās pirmais likuma projekta melnraksts Lietuvā, un arī par to, kā citās dalību valstīs, kādas ir pieejas direktīvas implementēšanā. Un tātad Latvijā tas, ko mēs esam dzirdējuši no ministrijas septembrī, oktobrī, ir, ka pašlaik likuma projekts vēl top. Kā jau Vandis minēja, tad mēs gaidām likuma projektu decembrī, pirms Ziemassvētkiem. Redzēsim, kā Labklājības ministrijā ar to veiksies. Bet tas, ko mēs esam dzirdējuši, ir, ka šobrīd, kad valsts pati nevarēs iegūt nepieciešamos datus no esošajām datu bāzēm, tādēļ darba devējiem būs jāsniedz šī informācija pašiem. Un EDS var būt kā instruments, caur kuru tiks informācija sniegta, bet EDS-ā netiek sniegta tāda informācija, kas ļauj izpildīt tāda direktīvas prasības. Jo, piemēram, vids nesaņem informāciju par prēmijām. Un pie nākamā slaida pārējot arī tas, kas ir šī informācija būtu, kā ziņo ministrija, būtu jāsniedz elektroniskā formā, kur izstrādās ministrija un papildus izstrādāts arī vadlīnijas, kas palīdzētu šo formu aizpildīt.
Kā jau minēju, tad ziņošanas prasību nav plānots attiecināt uz darba devējiem, kas nodarbina mazāk kā 100 darbiniekus. Un vēl nav īsti arī skaidrības, kura tad būs atbildīgā iestāde par uzraudzību. Valsts darba inspekcijā ir viena no iespējām, bet varbūt būs kāda cita iestāde. Un jā, tas, ko arī minēja ministrijas pārstāvis, ka šie te kritēriji, kurus plānots noteikt darba vērtības noteikšanai, tiks izmantot visticamāk tie direktīvā pieejamie jau tagad tie plašākie kritēriji, jo tas mērķis ir neiejaukties tātad darba devēju lemšanas brīvībā un nepārspīlēt ar tiem kritērijiem. Un tas, ko ministrija ir noteikusi, kas ir tie pamatprincipi, pēc kuriem vadīties, ministrija vadīsies regulējuma implementēšanā, ir, ka tiks iekļauts tikai minimālās prasības. Tas mēģinājums būs to darīt iespējami vienkārši un skaidri, un izvairoties no papildus administratīvām prasībām, kas, tā kā, protams, ir apsveicama tāda nostāja, redzēsim, kā tas izpaudīsies. Jo, piemēram, Lietuvā, pārējot uz nākamo slaidu, ir tāda visnotaļ interesanta kārtība. Piemēram, darbinieku informēšana. Ja, tur darbiniekiem informācija par vidējiem samaksas līmeņiem ir jāsniedz tikai tādā gadījumā, ja darbinieku skaits pārsniedz 20 darbiniekus. Šī informācija jāsniedz vismaz reizi gadā. Un tas, kā Lietuvā tas tiek vēl sašaurināts, ir, ka informācija nav jāsniedz par darbiniekiem vadības amatos. Ir jāsniedz tikai tad, ja konkrēti amata grupā ir vairāk nekā 2 darbinieki. Līdz ar to Lietuvā mazliet šis varbūt sašaurināts, protams, jautājums, kas ir domāti vadības amati. Pašreizējā likumprojektā tas skaidrojums īsti tur tāds nav, bet noteikti tas būs anotācijā kaut kur iekļauts. Un arī iestādes informēšanas pienākums arī ir interesanti risināts, jo darba devējiem ir pienākums katru mēnesi sniegt informāciju Lietuvas sociālās apdrošināšanas iestādei par darba samaksu un nostrādāto darba laiku. Un atsevišķi tādi tiek izdalīti darbinieki, kuri ir pagaidu nodarbinātībā, atsevišķi izdalīti darbinieki, kuri ir nepilnlaika darbinieki. Un tā pieeja ir tāda, ka darba devēji katru mēnesi sniedz informāciju, bet man šķiet, ka Lietuvā tur ir šis kaut kādā mērā saskaņa ar to, kas šobrīd jau notiek, jo man šķiet, es varbūt kļūdos, bet ka Lietuvā ir kaut kāda informēšanas pienākuma jau tagad, katrā ziņā par samaksu droši vien tāpat katru mēnesi jāinformē ir, un līdz ar to, varbūt tas nav nekas tāds traks priekš darba devējiem Lietuvā, bet tāda attiecīgi Lietuvas sociālās apdrošināšanas iestāde saņem šo informāciju un pati katru mēnesi publicē datus par vidējo stundas atalgojumu. Tikai tajos gadījumos, ja uzņēmums nodarbina vismaz 8 darbiniekus, un no kuriem vismaz 3 ir sievietes un 3 ir vīrieši. Un tāpat arī iestāde pati rēķina samaksas atšķirības un šo informāciju arī publicē. Un tur ir arī interesanta kārtība ar to, kā informācija jāpieprasa, kā darbinieki var pieprasīt informāciju, jo pateic, ka paskaidrojumus darbiniekiem sniedz tikai tie darba devēji, kur ir nodarbināto skaits pārsniedz 100 darbiniekus. Es to saistu ar to, ka visa informācija jau ir būtībā iestādes rīcībā, un ja šeit katru mēnesi tiek publicēti dati par video stundas atalgojumu, tad būtībā tie visi jautājumi var tikt adresēti arī iestādei. Un pārējot pie nākamā ir tieši par atalgojumu sistēmas izstrādāšanu. Tātad atalgojuma sistēma jāizstrādā darba devējiem, kas nodarbina vairāk par 50 darbiniekiem.
Un tas, kas ir, man likās interesanti, ir par kritērijiem, kas jāizmanto ir tātad darba vērtības noteikšanā. Jā, tur ir šie te kvalifikācija, piepūle, atbildība un darba apstākļi. Papildus arī minētas citas prasmes, bet vēl ir minētas prasmes, tā saucamās soft skills prasmes. Tātad likumā tieši ierakstīts, ka ir jāņem vērā komunikācijas prasmes, sociāla uzvedība, emociju vadīšana, spēja sastrādāties ar citiem cilvēkiem, kas, manuprāt, ir varbūt tāda atšķirīga pieeja no mūsu ministrijas, tā kā paturot tos galvenos kritērijus, prioritārus un tos apakškritērijus darba devēja rīcībā. Jo ir grūti arī saprast, vai visiem darba devējiem tieši šīs soft skills būs aktuāls un kā tad izstrādāt samaksas sistēmas, ja šis ir jāiekļauj, bet realitātē neietekmē darba veikšanu. Papildus tātad Lietuvā ir arī definēts, kas ir uzskatāms par vienādu darbu. Tātad, ja darba devēja var tikt savstarpēji aizstāti bez papildus izmaksām darba devējiem, un kas ir uzskatāms par vienādas vērtības darbu. Un papildus arī ir noteikts, kam ir jābūt šajā te atalgojuma sistēmā, kāda veida aspekti ir jāņem vērā, un ir jābūt atalgojuma sistēmā, ir jāņem vērā tātad atlīdzības veidi dažādām darbinieku grupām, atlīdzības atalgojuma limiti, papildus atalgojuma apjoms un piešķiršanas procedūra, kā arī kritērija paaugstinājumu noteikšanai un algu indeksācijai. Tātad varam redzēt, ka Lietuvā ir tāda diezgan detalizēta pieeja, un arī tas likumprojekta teksts patiesībā ļoti, ļoti bagātīgs, ļoti daudz teksta tiešām. Visticamāk jau, kad pie galīgās versijas tas tiks samazināts, bet tie principi, kas šeit ir norādīti, ir tā diezgan interesanti. Jā. Un par pārējām valstīm runājot, tad Igaunijā likumprojekts pašlaik nav arī informācijas, kad viņš ir plānots, bet tajā pašā laikā ir izstrādāta tāda pay mirror sistēma, kur darba devēja var pārbaudīt samaksas atšķirības. Kaut kas līdzīgs, manuprāt, tā Šveices sistēmai, bet varbūt nav tik detalizēta. Daļai implementācija ir pabeigta atsevišķās valstīs. Piemēram, Polijā ir jau spēkā stājušies nosacījumi attiecībā uz sludinājumiem, un attiecīgi tā pārējā daļa tiks pārņemta noteiktajā termiņā līdz jūnijam. Piemēram, Maltā un Beļģijā savukārt ir implementēšana atsevišķos aspektos, piemēram, publiskā sektora konkrētā jurisdikcijā, tur Beļģijā, franciski runājošajā komunā, piemēram, un ir arī tādas valsts kā Nīderlanda, kuras ir paziņojušas par ieviešanas atlikšanu līdz 27. gadam, un ir arī tādas valstis, kā Zviedrija, kur regulējums kaut kādā mērā ir bijis ieviests jau iepriekš. Līdz ar to tā pārņemšana notiek vairāk pārņemot tās detaļas, bet mēs arī ar klientiem runājot tieši par Zviedriju secinājām, ka tur patiesībā vēl līmeni augstāk tiek plānot šīs prasības un pat vēl stingrāk nekā tas ir noteikts direktīvā. Tas no manas puses šobrīd arī viss. Pie noslēdzošās sadaļas tad dod vārdu kolēģim Andrim. Paldies. Edgar, jā, tad mēs atlikušajā pusstundā mēģināsim aptvert darbinieku pārstāvības jautājumus, sekas, ja netiek izpildītas. Tātad likuma prasības darba samaksas vienlīdzības jomā, un ja vēl paspēsim, tad ko mēs varētu palīdzēt jums, ja būtu tāda nepieciešamība.
Tātad darbinieku, darba ņēmēju pārstāvi. Šeit tātad latviskais tulkojums lieto terminu darba ņēmēju pārstāvi, kas mazliet to uztveri sarežģīja, jo mums darba ņēmējs ir plašāks koncepts, kas patiesībā juridiski izriet tikai no valsts sociālās obligātās apdrošināšanas likumu, tātad aptverot arī tās personas, kas nav darbinieki darba likuma izpratnē, bet tā kā arī direktīva atsaucās uz darba ņēmēju, tā teikt, koncepta izpratni, termina izpratni Eiropas Savienības tiesībās, tad acīm redzot pamatot ir, ka arī direktīvas tekstā ir runa par darba ņēmēju, nevis darbinieku pārstāvjiem. Man šajos dažos slaidos tad šie termini būtībā nozīmēs vienu un to pašu, lai gan praksē tā arī varētu nebūt. Piemēram, arī tātad platforma darba direktīva, kur arī ir jāpārņem līdz nākamā gada oktobrim vai novembrim, tātad šis darba ņēmējs tiek attiecināts darījus situācijām, ka tas nav darbinieks, tas ir kaut kāds hibrīds sadarbības modelis. Tātad direktīva darbinieku pārstāvjiem vai darba ņēmēju pārstāvjiem darba samaksas vienlīdzības jomā piešķir vēl nebijušas tiesības, tātad tiesības piekļūt krietni vairāk informācijā attiecībā uz to, kā tiek noteikta darba samaksa, sēdēt pie viena galda, sarunāties, ietekmēt principus, kā tā tiek noteikta, protams, arī pārstāvēt darbinieku tiesības šajā jomā. Un tad sākas šis interesantākais moments saistībā ar darbinieku pārstāvjiem un direktīvu ir, ja to pārstāvi nav, darbinieku pārstāvi nav, un Latvijā tā ir, tomēr tipiska situācija, ka arotbiedrību, biedru skaits ir samērā mazs un samērā nedaudz darba devēji, tātad vai viņiem šīs arotbiedrības ir vai nav, tātad tas ir cits jautājums. Darbinieku pārstāvi tādā izpratnē, kā darbinieku pilnvarot pārstāvi ir vēl mazāk uzņēmumos. Līdz ar to tad rodas jautājums, vai šī direktīva uzliek kaut kādu pienākumu šiem darbinieku pārstāvjiem rasties, kas ir diezgan sarežģīts jautājums. Tātad, ja mēs ejam atpakaļ no tā, ko saka direktīva par to tātad, kas ir darba ņēmēju pārstāvi, tad direktīva saka, ka tas ir tātad saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Tātad, un vai praksi. Tātad, praksi mums nav. Cita, kā darba likumā noteiktais 10. panta 1. daļā, tātad darbinieku pārstāvi, arotbiedrība un vai darbinieku pilnvarot pārstāvi. Ko var secināt? Tātad, ja šie darbinieku pārstāvi tādi vai savādāki, tātad uzņēmumā ir, tad būs par direktīvas jautājumiem būs jārunā ar viņiem. Tātad šiem pašiem pārstāvjiem būs papildu tiesības un arī pienākumi. Tātad, arī viņiem, ja darba devējiem ir jāizpilda savi pienākumi saistībā ar likumu vienlīdzīgu darba samaksu, tātad informēšana, konsultēšanās, un tur vēl daži termini, tad darbinieku pārstāvjiem tad arī šajā procesā būs jāiesaistās. Un te ir arī svarīga apmācību loma, jo, protams, par darba vērtēšanu, kur arī iesaistās darbinieku pārstāvi skatoties, vai tas atbilst tātad direktīvas principiem vai nē, dažādiem statistikas jautājumiem, tur varētu teikt, ka darba devējam tomēr būtu pienākums uz sava rēķina nodrošināt kaut kādu vismaz minimālu apmācību, jo pretējā gadījumā tad darbinieku pārstāvi vienkārši šajā visā informācijā pazudīs. Tas ir diezgan sarežģīti. Tad runājot tālāk par, kur tad šie darba ņēmēji pārstāvi parādās, tad direktīvas 4. panta
4. punkts tātad paredz, ka par šo te darba samaksu struktūru, kas balstīta uz objektīviem dzimumu neitrāliem kritērijiem, ir jāpanāk vienošanās ar darba ņēmēju pārstāvjiem, ja tādi pārstāvji ir. Tātad šeit direktīva tiešā tekstā pasaka, ja pārstāvji nav, tad darba samaksu struktūru kā nu māk un pēc sava uzskata, tad pieņem darba devējs. Tātad viens pats. Nākamais, kas patiesībā jau nav nekas jauns, ir tātad darbinieku tiesības pašiem vai ar savu pārstāvu starpniecību pieprasīt informāciju par savu individuālo darba samaksas līmeni un citu informāciju, ko paredz direktīva. Šeit ir īpaši uzsvērts tas aspekts, ka šie pārstāvi esamība būtu ļoti vēlama, jo arī kulturālu un dažāda veida atšķirību dēļ darbinieki var kautrēties un dažādu iemeslu dēļ nepieprasīt šo informāciju. Tātad, un darbinieku pārstāvjiem ir tiesības tikt iesaistītiem ziņošanā par nodarbības sieviešu un vīriešu darba samaksas atšķirību informācijas tātad pareizības apspriešanā ar tātad darba devēju, tātad informāciju, ko darba devējs sniedz attiecīgajai valsts iestādei. Tātad pārstāvjiem ir piekļuva darba ņēmēju izmantotajām metodēm. Šeit par šo te pārstāvju obligātumu vēl runa nav. Šeit kas nav labi izejot no direktīvas latviskā tulkojuma metoda no veikuma, kāds tagad tiek lietot dažādi termini, piemēram, apspriedi ar pārstāvjiem, sadarbībā ar pārstāvjiem, ja, bet, teiksim tā, juridiskā tehnikā lietvārdība nav. Katram terminam, acīm redzot, ir sava nianse. Piemēram, šeit tātad apspriedus angļu valodas versijā ir tomēr termins konsultēšanās, ja, kas arī ir pazīstams darba likumā. Tātad, ja ir nepieciešams kopīgs darba samaksas novērtējums noteiktos gadījumos, tātad, ja ir šī te vairāk kā 5% samaksas plaisa, kur nevar izskaidrot, tad ir objektīvi pamatot, tad ir nepieciešamība sadarbība ar darba ņēmēju pārstāvjiem, tātad, lai kopīgi to novērstu. Interesants, protams, jautājums ir par to, ja darba ņēmēju pārstāvji uzskatīs, ka to nevar objektīvi izskaidrot, bet darba devējs teiks, nē, es esmu jums visu objektīvi paskaidrojis, un tad ar kopīgo novērtējumu tad mēs varbūt neiesim uz priekšu, bet tas jau būs vēlāk. Vēl, protams, praksē būs jautājums, ja ir vairāk darbinieku pārstāvi, šo jautājumu direktīva neregulē, tur var būt tā, ja viņi savstarpēji nespēja vienoties, tad tas gala rezultāts tāpat ir nekāds, ja tad darba devējs iet uz priekšu, kā nu ir izdomājis. Šobrīd darba likumā ir tāda, vismaz viens no variantiem ir, ka, ja ir vairāki darba devēju pārstāvi, piemēram, darbinieku pilnvaru pārstāvi un arotbiedrība, tad viņi paši tur iekšēji nobalso, kāda būs tā pozīcija, lai nav tāda pata situācija. Tātad, jā, pavisam īsi, tad vēl pieskaroties jautājumam, jā, tātad direktīva runā, protams, tikai par šo te darba samaksas pārredzamību dzimumu kontekstā, bet, ļoti uzsver, ka šim te darba ņēmēju pārstāvim tomēr vajadzētu būt, jo, citādi šī direktīva var līdz galam nestrādāt, jā, un tad ir tātad direktīvas 24. apsvērumā ir tieši minēts, ja darba ņēmēju pārstāvi nav, tad darba ņēmējiem varētu tāpat būtu labi, ja viņus pārstāvētu viņu izvēlēts pārstāvis kaut kādā citā veidā.
Par šo juridiski ļoti liela problēma skatoties no Latvijas likuma viedokļa, jo mums ir noteikti kārtība, kā darbinieku pārstāvji tiek izvēlēti, un ja katrs darbinieks, teiksim, nāks ar savu pārstāvu vai darbinieku grupu, darba devējs īsti nevar objektīvi saprast, ko šis pārstāvis pārstāv, un kā šo pārstāvu, piemēram, var nomainīt, un ja uzrodās pēc dažām dienām cits pārstāvis, tad kā viņi sadarbosies. Jā, tas varētu būt izaicinājums, jā, un tad pārstāvi visticamāk varētu būt ievēlēti arī darba likumā noteiktā kārtībā tikai šo direktīvas mērķu sasniegšanai, nenodarbojoties ar citiem jautājumiem, ko parasti nodarbojas darbinieku pārstāvji un arotbiedrības. Jā, un mans šajā tēmā pēdējais slaids. Jā, un šeit ir šai kopīgam darba samaksas novērtējumam, tātad, ja nevar objektīvi izskaidrot darba samaksas atšķirību vairāk par 5%, šeit jau direktīvas 43. apsvērums diezgan tieši pasaka, ka darba ņēmējiem kaut kādā veidā tad tie savi pārstāvi būtu jāatrod, jo citādi šo te kopīgo novērtējumu veikt nevar. Jā, un šeit ir tas jau iepriekš minētais jautājums par procedūru, kā un ko darba devējām darīt, ja vienkārši kādā rītā pie viņa durvīm klauvē darba devēju. Tad citā kārtībā nekā darba likumā paredzēts, ievēlēts, iecelts, nozīmēts darbinieku pārstāvis, saka, es esmu pārstāvis un vēlos piedalīties šajā kopīgajā darba samaksas novērtējumā. Paldies, tas man viss tālāk. Tālāk kolēģis Māris ar savu sakāmo. Jā, labrīt. Esam nonākuši līdz noslēdzošajai, pat nemazāk svarīgai semināru sadaļai, proti, ar ko darba devēji varētu riskēt, pieļaujot pārkāpumus vienlīdzīgas darba samaksas jautājumos. Lai arī pavisam nedaudz ir palicis, lai mums vairs nebūtu jāzīmē regulējums arī Latvijā, bet tomēr sniegšu tādu nelielu ieskatu tādai morālai nobriešanai, kas mūs tomēr varētu sagaidīt. Ņemot vērā direktīvu, seks var principā iedalīt vairākos veidos. Tad viens ir sodi, visticamāk valsts institūciju piešķirti. Otrais varētu būt kaitējumu atlīdzināšana cietušai personai, un šajā gadījumā mēs nerunājam tikai par morālo kompensāciju, bet arī citiem, bet par to tad nākamajā slaidā. Un tāpat arī ir paredzēti citi tiesiskās aizsardzības līdzekļi, ko varētu piemērot juridiskajām personām. Direktīva sniedz ieteikumus dalību valstīm, kādiem jābūt sodiem par to tiesību un pienākumu pārkāpumiem, kur saistīti ar vienās darba samaksas principu. Tiem ir jābūt tāds vispārīga tēzes, tiem jābūt ir iedarbīgiem, samērīgiem, atturošiem, tādiem, lai minētie sodi garantētu pat tiešām atturošu ietekmi. Tās varētu radīt iespēju, ka tās tādas vispārīgas tēzes, tomēr arī mums Latvijā ir bijusi dažāda pieredze, gan regulu pārņemšanā, gan direktīvu ieviešanā. Un kā tas tiešām arī ir novēros, tad tieši sodu apmēri spēlē būtisku lomu tam, cik liela uzmanība sabiedrības tam pievērš. Piemēram, ja atceramies to pašu datu aizsardzības regulu, sodu sankcijas bija un ir milzīgas, un uzņēmumi regulējumam, prasībām, tāpēc arī pievērš ļoti lielu uzmanību un nepieļauj nekādas vaļības, bet savukārt uz pārkāpumu gadījumos cenšas reaģēt zibenīgi un atbildīgi. Turpretīm, piemēram, jau pavisam salīdzinoši nesena direktīva par trauksmes celšanas ieviešanu, tas jākal mazliet cits stāsts, tā kā principā tajā bija izpalikuši ne tikai nopietnas sankcijas, soda sankcijas, bet arī uzraudzības iestāde, tad tā praksa rāda, ka uzņēmumi to ir ieviesuši, bet tādu būtisku resursu un pastiprinātu uzmanību šiem jautājumiem vairs nevelk. Tā kā ir skaidrs, ka šajā direktīvā dalību valstīm tiek pievērsta pastiprināta uzmanība, ka soda sankcijām ir jābūt un tām jābūt pietiekami nopietnām. Tālāk izvēloties šo sodu apmēru,
būs tāpat jāņem vērā visas attiecīgos atbildību pastiprinošos, mīkstinošos apstākļus. Tie varētu būt vai pārkāpums pieļaus uz neuzmanības, ļaunprātība, cik ātri reaģēt uz iespējamiem pārkāpumiem vai konstatējums citas papildu diskriminācijas pazīmes un tā tālāk tā joprojām. Redzēsim, kāds mums būs regulējums. Es pieņemu un ceru, ka pašā likumā nebūs uzskaitīts, līdzīgi kā krimināla likumā, nebūs uzskaitīts saraksts ar to, kas ir uzskatāms par pastiprinošo un mīkstinošo apstākļu, bet uzņēmumi katrā konkrētajā situācijā varēs tomēr paši vērst uzmanību uz to, kas konkrētajā gadījumā ir varbūt nogājis greizi un kas tomēr būtu jāņem vērā. Izvēlēties sodu. Īpašas sankcijas ir jāparedz tātad situācijās, ja ir konstatēti atkārtoti pārkāpumi. Tās soda sankcijas varētu būt, piemēram, publiskā sektora piešķirta priekšrocību atcelšana vai izslēgšana uz noteiktu laiku no turpmāk kaut kāda finansiāla stimula saņemšanas vai publiskā iepirkuma procedūrām. Pie atkārtotības gan direktīvā nav tieši norādes, vai tomēr būtu jāparedz arī kāds laika brīdis no pēdējā pārkāpuma, kuram notekot tomēr arī tā saucamā sodāmība tiktu dzēsta, jo situācijas dzīvē var būt dažādas un arī būs dažādas, var gadīties visādi, kaut vai dažādu tiesību interpretāciju rezultātā. Līdz ar to būtu saprātīgi tomēr, ja Latvijā normatīva aktā atkārtotība tomēr netiktu konstatēta situācijās, kur starp pārkāpumiem, piemēram, pagājuši jau 2-3 gadi. Tas nebūtu attiecīgi samērīgi. Protams, direktīva ne tikai vispārīgi raksturo dalību valstīm iespējamos sodu apmērus, ko tām vajadzētu paredzēt, bet pat jau dod vīziju tam, kādiem sodiem reāli būtu jābūt, un tieši šādiem sodiem būtu jāietver naudas sodi, kuru pamatā varētu būt darba devēja bruto gada apgrozījums vai darba devēja algu kopsumma, kas, tad aptuveni variet iedomāties, kādu teorētiski varētu būt sodu apmēru. Tie varētu būt milzīgi. Jā. Salīdzināšanai, piemēram, šobrīd par tādas atšķirīgas attieksmes aizliegumu pārkāpšanu darbtiesisko attiecību jomā, juridisko personu var sodīt līdz 140 soda naudu vienībām, kas principā sastāv aptuveni 600 eiro. Tā kā vismaz ar šo atšķirīgo attieksmi un no valsts puses pilnīgi noteikti pievērsta pastiprināt uzmanību un soda sankcijas būs ievērojams. Jā, tad nākamais jau pirms pēdējais slaids savā uzstāšanās 4. minūtē, bet tālāk, protams, tur, kur ir konstatēts pārkāpums un sods, tur, protams, ir arī cietušais, kuram ir jāatlīdzina radītais kaitējums. Atbilstoši direktīvai cietušajam būs jāatlīdzina zaudējumi un kaitējums, ko izraisījusi diskriminācija dzimuma dēļ darba samaksas jomā. Kompensācijai būtu jāietver tātad neizmaksātā darba alga, un principā tā būtu starpība starp to, ko saņēma tādu pašu kategorijas darbinieks un ar to saistīto piemaksu vai maksājumu natūrā atgūšanu pilnā apmērā. Arī kompensācija par zaudētajām iespējām, piemēram, piekļuvu konkrētām priekšrocībām atkarībā no darba samaksas līmeņa. Tas, protams, būs analizējams katrā situācijā individuāli, ko sevī varētu šādu kompensāciju ietvert, bet, piemēram, ja noteikta samaksas vai amata līmeņa darbiniekam tiek nodrošināts darba transporta līdzeklis, tad tādu būtu jānodrošina arī tā saucamiem cietušajiem darbiniekam. Interesanti gan varētu būt, kā aprēķināt kompensāciju par, piemēram, 1 gadu ilgu darba transporta līdzekļu nenodrošināšanu tam līdzīgās situācijās. To, protams, ar regulējumu var mēģināt atrast, bet kā rāda pieredze, tad šādi jautājumi un šādi jautājumi parasti tiek atrisināti, un tāds ieskats jau parasti tiek dots jau tiesu praksē. Un visbeidzot arī morālo kaitējumu. Attiecībā uz morālo kaitējumu, agrāk man pirms aptuveni 10 gadiem darba strīdos piedzītās tās morālās kompensācijas bija salīdzinoši nelielas, arī kaut kādos diskriminācijas vai atšķirīgas attieksmes jautājumos, maksimāli aptuveni līdz 1400 eiro, tad šobrīd jau vairāk gadumā tā ir tendence pieaugt šīm piedzītajām naudas summām par morālo kompensāciju, un šobrīd jau spriedumos redzēt kompensācijas 2, 3 un pat vairāk apmērā jau ir, es pat teiktu, jau ierast praksi. Kas ir būtiski, ka ir ieteikts dalībvalstīm nenoteikt kompensācijas maksimālo apmēru.
Visbeidzot, papildus kompensācijai tiek paredzēti arī citi tiesiskās aizsardzības līdzekļi, piemēram, kompetentajām iestādēm vai valstu tiesām vajadzētu būt iespēja pieprasīt, lai darba devējs veic struktūrāls vai organizatorisks pasākums ar mēķi pildīt savus pienākumus attiecībā uz vienādu darba samaksu. Redzēsim regulējumu, bet, manuprāt, vismaz sākotnēji tie varētu būt vispārīgi kompetento institūciju ieteikumi un pieprasījumi vienkārši novest pārkāpumu, veicot kaut kādas izmaiņas iekšējos normatīvos aktos. Protams, ar laiku arī pašas valsts institūcijas es pieņemu, ka jau sāks iejaukties nedaudz vairāk šo normu izpildījumā. Un visbeidzot, jā, Edgars jau tematam par noilgumu pieskārās, bet pēdējais slaids ir par noilgumu prasībām, par to tiesību un pienākumu pārkāpumiem, kuri saistīti ar vienādas darba samaksas principu. Tātad, lai mēs arī saprastu, cik ilgi uzņēmumiem jāuztraucās, ja tomēr kaut kādi pārkāpumi vai vēl nepilnības ir bijušas pieļautas. Direktīva sākotnēji sniedz vispārīgu aicinājumu dalību valstīm, ka termiņiem principā vajadzētu būt tādiem, kas nepadara praktiski neiespējami vai pārmērīgi neapgrūtina minēto tiesību izmantošanu un ka ir jāparedz noilguma tecējuma apturēšana vai pārtraukšana. Visticamāk, termiņa tecējums tiktu apturēts vai pārtraukts situācijās, kad darbinieks jau ir vērsies pie darba devēja, vēl ne tiesā, bet pie darba devēja ar savām kaut kādām prasībām. Tad šajās situācijās tad varētu teikt, ka tas 3 gadu noilguma termiņš uz kādu laiku tad būtu apturams vai pārtraucams. Un kā jau arī Edgars jau iepriekšējos slaidos pieminēja, tad direktīvā ir jau pavisam skaidrāk arī teiks, ka tādam noilguma termiņam prasības iesniegšanai būtu jābūt vismaz 3 gadiem. Tā kā, likumdevējs, protams, var paredzēt lielāku, bet tas 3 gadi jau ir pietiekami ilgs varētu būt, un kā mēs jau zinām, darba likumā ir 2 gadu noilguma termiņš un tikai pie īpašām situācijām. Ja darba devējs nav nodrošinājis darba samaksas aprēķinu ik mēnesi, tad mēs tikai šajās situācijās skatījāmies uz 3 gadu noilguma termiņu, bet šajos jautājumos tas kā minimums būs tātad 3 gadi. Un, protams, šis termiņš ir jāskaita pirms prasītājs ir uzzinājis par pārkāpumu, viņam tas būtu bijis jāuzzina. Tā kā termiņš nav skaitāms no tāda pārkāpuma izdarīšanas brīža, bet no tā brīža, kad darbiniekam, prasītājam uzzināja vai bija jāuzzina. Tā kā šo ņemot vērā, termiņš tādām prasībām diezgan droši arī praksē varētu ievilkties un arī aptvert salīdzinoši ilgu laiku posmu, par kur darbinieks varētu kaut ko prasīt. Tas īsumā no manis būtu viss, tā kā mums ir vēl 3 minūtes, kurās Edgars izstāstīs, kā mēs jums varam palīdzēt saistībā ar direktīvu. Man liekas, ka mēs varam visu, bet tā direktīva Edgars precīzāk pateiks, kas tas viss ir. Paldies! Jā, paldies. Mēs noteikti varam visu. Mēs šobrīd īpaši, es domāju, ka mēs varam arī palīdzēt, piemēram, ar tādu risku izvērtējumu attiecībā uz darba vērtības noteikšanu vai kā ir iekšējā dokumentācijā samaksas kritērija noteikti. Tā ir noteikti viena lieta, jo apzināt arī to potenciālo risku, kas ir bijis iepriekš vai kāds ir šobrīd, un mēs runājam par finanšu riskiem, par juridiskiem tiesvedību riskiem. Un noteikti varam arī izskatīt dokumentāciju, politikas, darba līgumus, iekšēju kārtības noteikumus, viss, kur potenciāli ir regulēta darba samaksa vai piemaksas. Un tā tad arī nolūkā identificēt šos riskus priekš jums, lai tajā brīdī, kad spēkā stājas direktīva un darbinieki tātad tiek noteikti šīs tiesības informāciju, kad darba devējs jau šo jautājumu risina, un mēs noteikti varam to palīdzēt. Un, protams, arī, kā jau tika minēts, saziņa ar darbiniekiem ir ļoti svarīga, un gan saziņa ar darbinieku pārstāvjiem vai darbinieku pārstāvi, piemēram, iecelšana, ja tas ir nepieciešams un nav darīts, komunikācija un šie jautājumi, to mēs arī noteikti varam palīdzēt. Es domāju, ka tas galvenais ir tas
mūsu skats no malas, kad ļoti daudzi darba devēji jau šobrīd darbojas ar to, ar iekšējo kategorizēšanu, ar samaksas komponentu izvērtēšanu, bet man šķiet tāds skatījums svaigs no malas varētu noderēt ikvienam. Un tas arī noteikti ir kaut kas tāds, ko mēs jums varam palīdzēt. Es centos atbildēt arī uz kaut kādiem pāris jautājumiem, bet es domāju, ka uz tiem, kuriem es neatbildēju, es ceru, ka jūs man piedosiet, bet mēs droši vien varam mēģināt kaut kā to rakstveidā noorganizēt. Un tad es noslēgumā dodu Andim vēl pēdējo vārdu. Paldies! Jā, sekojiet mums noteikti sociālajos tīklos, tur būs pieejams arī webināra ieraksts, un turpinājums sekos, un mēs, jā, kā iepriekš solīts, tad arī šīm te atbildēm, cik iespējams, mēģināsim pievērsties rakstveidā janvāra sākumā. Paldies jums liels!